Mūsu iegūtajam titulam būs citi sekotāji. Lai jums veiksmi konkursā! Katram nopietnam konkursam ir žūrijā strādā skolotāja Evita Leiboma, skolotāja Evija Rutka, skolotāja Ingūna Jana. Labdien, labdien! Īnešu pamatskolā. Vai es esmu pareizajā vietā? Ir Īnešu pamatskola? Jā! Nu, redziet, šodien arī vardes ir palikušas mūsdienīgas un grib mācīties skolā labas manieres. Un es pirms ziemas miega esmu nolēmis arī šo to iemācīties. Vai jūs man palīdzēsiet? Jā, nu ļoti skaisti. Es jau te biju garām nogājis no tā dīķa un skatos, jums šodien konkurs. Miss un misters čau čau. Un tad nu esmu glāb, lai mācītos dažādas gudrības. Kas te šitie divi tādi? čau čau. Tad jau jūs esat jau tādi gudrinieki. Tad jūs man šodien palīdzēsiet sarunāt? Tad jūs tur varat apsēsties. Tagad paskatieties uz galda, kur tā sirsniņa. Jā, droši, droši. Un tur nu jums ir katram uzrakstīts jūsu kārtas numurs. Apskatījāties? Nu, un tādā kārtībā tad arī sāksiet atbildēt savu mājas darbu. Tikai jāsaka, ir burvīgi vārdi. Es šo paklāju uztaisīju 2 dienās. Labdien! Mani sauc Signija Fukse. Šo paklāju uztaisīju 3 dienās. Bet to paklāju tu mums parādīsi citā dienā, ja? Tai 4. dienā. Jā. Sarunāts, ja? Nu, protams, jo Signija ir dzimusi, lai lidot. Aplausi Signijai. Un tad tālāk mikrofonu cipariņam 3. Labdien, mani sauc Mikus Cimdiņš, man ir 8 gadi. Es mācos 2. klasē. Mēs ar mammu šo paklāju uztaisījām Vinijam Pūkam un viņa draugiem. To var izmantot
lai ātrāk pārvietotos un, protams, tiktu pie medus. Lai apmānītu bites augšai kā puķīte, bet apakšā kā mākonīts. Tad, kad tas ir uz zemes, to tā var jauki sēdēt, ēst medu un dzert tēju. Paldies! Nu, tu esi čaklis kā bitīte. Labdien, mani sauc Imants Kārstens. Es mācos 3. klasē. Mani sauc Anna Vilka. Es mācos 3. klasē. Es mīlu savu ģimeni, un tāpēc uz mani paklājies sirds, jo mīlestība ir pati galvenā. Paldies! Nu, vienkārši burvīgi. Mani sauc Niks Ēnsniks. Es mācos 3. klasē. Es arī nerādīšu nevienam savu paklāju, tāpēc viņš pārāk smieklīgs. Mēs būtu visi pasmējušies, vitamīni mums visiem nepieciešami, bet ka ne, to nē. Labdien! Mani sauc Madara Ilze Eglīte. Šis ir mans burļu paklājs. Es savu burļu paklāju nosaucu par labestības paklāju. Mēs šo paklāju abas ar mammu un māsu uztaisījām. Ar šo paklāju, kad es varētu apceļot pasauli, es katrai pasaulei un pilsētai atdodu kādu mīļu vārdu. Bet ja es nevaru aizlidot, tā arī nevarēšu iedot. Paldies! Nu, jūs visas esat čaklas kā bitītes. Vienkārši fantastiski. Labdien, mani sauc Vairis Turīts, mācos 2. klasē. Šitas ir paklājs. Es viņu uztaisīju tāpēc, kad ir rudenī krāšņas lapas. Paldies! Pasaules standarts! Kas pa ciparīju tālāk nāk? Labdien, mani sauc Jānis Ķepīts. Es mācos 1. klasē. Šo paklāju taisīju ar Elvi un ar mammu. Šis paklājs ir krāsots ar krītiņiem un tad noklāts ar gošu krāsām. Un tad, kad izskrapē, tad ir krāsainas krāsas. Paldies! Nu, tu arī esi dzimis, lai lidotu. Ļoti jauki! Ir to vērķi savu paklāju. Sveiki, mani sauc Pēteris Ronis.
Tā, un jūs atkal aiziet palīdzēt pirmās klases bērniem izlasīt. Un paldies! Un visi konkursa dalībnieki nāk saskaisti tādā aplī. Rociņas atlaižam vaļā. Paskatieties uz savām vietiņām. Neviens nesiet pazaudējis manu bučiņu. Viņas mēs lēnām izliksim. Tu 10 sekundītes varēsi apskatīties, un tad tu skries uz savu vietu un uzrakstīsi visu, kas tur bija. Skaidrs? Noliec pa vienai zemē. Kas tas ir? Puķe, jā. Grāmata, zvaniņš, ābols, āmurs, kamols, vāciņš, pildspalva. Nu, tagad stop, visi aplīti, rokas. Skatāmies ar akstiņām uzmanīgi, kamēr es klusām skaitīšu līdz 10, un tad skriesiet uz savu vietu. Paldies! Un uz bučiņas uzrakstiet, kas tur bija. Jūs visi savāciet atpakaļ groziņām. Ātri, lai viņi nešpiko. Mazos turklot. Darīsim tā, savu pirmo. Kur tās lapas? Ej pakaļ. Viss, paldies! Stop, šitās paturi rokā. Tagad šitās lapas uzdā. Kas jāsaka? Jāsaka lūdzu. Pups tavu kājās, ka pasniedz dāmai puķis, jā. Nu, re, malacis! Nu, vairs tu neesi palaidis. Tu esi kārtīgs džeks. Un paldies! Mani draugi skrieš! Nu jau gan esam strādājuši.
iestādās savā dzīvē? No starta. Nu jā, ka no starta, paldies Dievam, viņš ir prom jau siltajās dejās, bet es par godu starķītim kopā ar jums uzdejošu vien lustīgu danci. Sarunāts? Kurš negribiet malā lastīt 87 koku lapas? Kurš negribēja? Tu negribēji? Gribēju. Viss kārtībā! Aiziet vienā lustīgā danci! Visi dara tā kā es. Pagad, šito štapu es nolikšu. Šito puķi beciņu. Jā. Kaspars ir otrs stiprinieks šitai skolā. Droši, variet darīt tā. Daliet, labi. Uzraksti momentā otrā pusītē vārdu. Skaistas lapiņas, tas domas savācis. Pašas skaistākās, kādas bija šos noteikti. Kur mūzika? Mums briesmīgi patīk dejot. Lūtainā skolotāji, kur mums mūzika? Labi. Viss jau kāds.
Uzdienu vārdu balsi. Paldies! Šis stiprinieks spējas jūtos drošībā. Rakstu. Un uzrakstam pēdējo profesiju. Un apsvinēsim draugi. Tagad būs kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Kur tas ir? Manīgu klusumu, mūziku nost. Un eksāmenu kārtos pats skolas direktors. Pareizi vai direktori? Kas tad? Eksāmenu savā dzīvē. Lūdzu, kundze, šeit. Pie tā kas? Nu, un kas tad tur tādi bija? Tur bija dažādi profesiju pārstāvji. Nu, man nebūtu patū rociņās. Tātad šeit bija dažādi profesiju pārstāvji un vēl dažādi sporta veidi. Vai man jāpiedara brille nav līdzi, pieiešu tuvāk. Tātad cipars 1, tas bija pavārs. Bija? Jā! Skolotāji? Cipars 2, bibliotekārs. Jā. 3, sētnieks, 4, maiznieks, 5, ugunsdzēsējs, 6 mācītājs, 7 tramvaja vadītājs, 8 forvarda vadītājs. Bija puiši? Jau no meža vilka ārā malku. 9 balerīna, 10 pārdevēja, 11 dziedātājs, 12 šuvēja, 13 zobā. Strādā! Viņi strādā un ko pelna? Naudiņš, kā to naudiņu varētu tērēt. Uzdevums skaidrs. Puiši paceļ gaisā savus darbarīgus āmurus. Turiet augstāk, visus nofuši. Meitenes, divas polītes un šķēres. Jā. Darbarīgi. Kur tie stiprinieki divi ir? Jā. Par katram naudas ripuļam iedodiet zēnam. Vienu katrai meitenītei iedod. Auduma gabaliņu. Un no šitā auduma gabaliņa jums jāizveido kāds tēpiņš, kāds topiņš, kādi bruncīši. Kur tas paliks? Maz naču? Bet puikām no šī brīnum pussudraba poziņas. Drīkst griezt, šūt, siet, ko nu kas lienās prātā. Es jau domāju, ka te direktors un direktors. Direktori un spēkavīgi šeit sēž un skolotāji.
pēc kārtas, tad pastāstiet par savu paveikto darbiņu. Kas tas tāds, kur... Šī ir mana 2 lata monēta, un es ar viņu pirkšu spēles. Paldies, noliec tur, nākamais. Kleita. Kur tad viņi iesi? Uz Protams, paldies. 3. Nē, es tad tik skopi vārdos. Šī ir mana 10 centīmu monēta, bet es nezinu, kur es viņu izmantošu. Un 6 gatavojas. Kura man ir 12. Centīmu un es ietu. Pie draudzenes uz dzimšanas dienu pirksi puķi, ja? Nu, skaidrs. Jā, labi. Nākošais. Šī ir mana kleita, es ar to ietu uz balu. Paldies. Tā ir zelta monēta, un to var pirkt kodrī. Kodri, paldies, ļoti jauki. Šis ir mans vārds, es par viņu pirktu daudz veselīgus augumus. Jā, paldies. Šis ir mans 11 patīkā monēta, un 11 šeit ir noslēpts, vai nevarētu novilkot, un tas ir, mana monēta ir kā smaidīš, tāpēc, ka par to var pirkt tikai visas smaidīgās lietas. 3 latu monēta, es ar viņu pirktu veselīgus augļus. Paldies, nu labi šeit māca veselās. Mana monēta, līdz ko kaut ko nopērk, tā nauda atgriežas atpakaļ. Viltīgs, paldies. Vai tad viss ir izstāstījuši? Tie. Šis ir apvietais 20. Ar viņu var pirkt daudzus augļus. Nu, augļus, ko vēl varētu pirkt? Kādus daudzus cepumus. Skaidrs, ka cepumus, paldies! Tāda, kur iztērē, kas nāk atpakaļ, bet nu skaitīt šā vai tā viņa jāmāk. Tagad jums ir uzzīmēti vairākas monētas, un jums ir jāizdomā, kādā veidā viņas var... Izlasiet nosacījumu. Un paldies, lapas nododam! Tev taču vairs nav no manis bail, vai ne? Nu jā,
esam tagad draugi, vai ne? Jā. Un paldies! Līdz ar to konkurss ir noslēgts. Bet jautrība tikai tagad sākas. Darbs sākas žūrijai, lai viņi skaita, sver, mēra, bet mēs tagad iesim rotaļās. Visi vienā lielā aplī. Man stiprinieks izdala šitos te kādam iedod, jā? Lielā aplī. Tā, visi ir aplī. Aplī ir, nav aplī. Kas tas ir aplī? Tas nav nekāds aplī. Tā, tagad klausieties, kas jums ir jādara. Kamēr mūzika skan, šitos ripuļus dodam katrs uz priekšu. Draugam, kā mūzikām stājas, tam, kuram rokā ripulis, tas izstājas. Izglītoties. Vēl.
Liekas, ir, ja? Nu, mīļā mani draugi Inašu pamatskolā, es savu mērķi šodienai esmu sasniedzis, jo esmu mācījusies daudz labas manieres, ieguvusi daudz zināšanu. Un nākamajā pavasarī es būšu vienkārši pasaules līmenī starp vardēm. Par to paldies konkursa dalībniekiem! Aplausi, milzīgi aplausi! Un šeit konkursa labvēlījums katram dāvā paniet konkursa labvēlījiem Sandrai Jarmacānei, Viktoram un Skaidrītei Ragauziniem. Paldies! Pirms jau operatora kungam. Lūdzu! Nu, protams, šitam direktoram, kas visu zin un nokārtoja eksāmenu uz teicami, lai spēks turēt grožus un vadīt skolu līdz miljonus gadiem. Kliekšana un aplausi! Visu cieņu uzdevumu izdarīti un droši vien jūs augstat uzzināt rezultātus. Un tātad, trešo vietu konkursā Miss Čau Čau un Misters Čau Čau ieņem Mikls Cirtiņš un Mada Reglīte. Anna Vilka un Elgārs Martinsons. Aplausus, aplausus, aplausus! 2009 un Misters Čau Čau 2009 ir Alita Sarmule un Pēteris Ronis. Aplausus, skaļus un skaļus! Aplausi nebeidz rimties! Aplausi, aplausi!
Un vēl uz kopīgu foto! Uzvarētājs stāv pārējie tu! Mazliet, lai nav tev uz vienas acis.